Talsu tirgus ēka šovasar kļuvusi par kultūrvietu dažādiem interesantiem pasākumiem, un pirmo reizi tajā gaidīti bija drošības entuziasti, inovāciju mīļotāji, ģimenes ar bērniem un jaunieši. Tas mērķis bija, uzsākoties jaunajam mācību gadam, pievērst uzmanību ne tikai ceļu satiksmes drošībai un vispārējai drošībai, bet atcerēties arī, ka ikdienā lietojot tehnoloģijas ir jādomā arī par drošību internetā. Un mazliet arī gribējās atbalstīt iedzīvotājus un kādam, kas vēl nav paspējis par e-parakstu sakārtošanu, varbūt bērniem savukārt robotiku, mazliet kādas aktivitātes, lai atkal varbūt kaut ko uzzinātu no jauna un lai šie svētki gandrīz ir visiem vecumiem. Sākumā mums bija ideja mazliet lielāka par visiem talsiem, bet beigās sapratām, jāsāk ar bišķiņ maziņāk, kompaktāk telpu. Šis ir tāds pirmais mūsu pasākums par tehnoloģijām un ceram ne pēdējais. Iespēja iepazīt e-parakstu bija pieprasīta, turklāt mānīgs ir priekšstats, ka tas sarežģīti tikai gados vecākai paudzei. Ar jautājumiem ieradās arī jaunie, kam e-paraksts joprojām ir klupšanas akmens. Viens ir bailes pamēģināt, jo tas ir kaut kas jauns un viss jaunais mūs biedē. Otra lieta ir tātad šīs paraksta kartes. Migrācijas pārvalde iedod visiem apliecības un arī pinkodus, bet pašam ir jādodās uz veikalu un jāiegādājās e-paraksta karte. Un tātad, ja nav šīs kartes, tad arī daži cilvēki apstājās pie parakstīšanas procesa. Jaunākās tehnoloģijas robotikā, 3D printeri, iespēja redzēt, kā top dizaina produkti ar lāzeru gravētāju un citas aizraujošas lietas pasākumā ievilka ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos. Bija interesanti apskatīties arī mazliet savādāk veidu robotus, kurus varēja vadīt. Tad man likās ļoti saistoši interesanti redzēt, cik daudz videokameras pilsētā spēja kaut ko noteikt, diagnosticēt, numurzīmes atpazīt, tādas interesantas lietas, ko var izsekot, teiksim tā. Kaspars Zvirgziņš ir pedagogs, kurš arī saviem bērniem māca par drošību internetā. Problēmas var radīt pat nevainīgi publicēta bilde vai savas atrašanās vietas norādīšana. Pasākuma dalībnieki uzskata, ka šādas aktivitātes ļauj bērniem vēlreiz par drošību atgādināt. Varbūt viņi uzreiz to neparāda, bet viņiem nosēž atmiņā un kaut kādā brīdī viņi pat atgādina vecākiem. Biežāk jau ne aiz ļaunprāta cilvēku kaut kur nokļūnāt, bet tas ir aiz neuzmanības. Ir mums visiem jāmācās pārvaldīt tehnoloģijas un šī virtuālā vide. Tad būs viss kārtībā, tad tehnoloģijas palīdzēs ikdienā. Interesantiem bija iespēja ne tikai ieskatīties valsts robežsardzes un valsts policijas transporta līdzekļos, iepazīt to dažādās iespējas un funkcijas, bet arī kaimiņos Talsu tirgumu, paviesoties viedajā mājā. iLux faktiski bija arī tas, kas mums ienāca prātā jau pašā sākumā, ņemot vērā šīs IT lietas un drošība, kas bija tās pamatmērķis. iLux tur tā ļoti labi ieslēdzās iekšā visā šajā jomā. Vai drošības dienai varētu sekot turpinājums, nav vēl zināms, bet redzot iedzīvotāju atsaucību, tā arī varētu notikt. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.